Sveicināti šajā reizē par to, kā pazīt muļķi. Jā, kā 6 pazīmes, kā pazīt muļķi cilvēku. Muļķība nav par to, ka cilvēkam ir zems IQ vai zemes izglītības līmenis. Muļķība ir par nespēju redzēt plašāk. Šodien parunāsim par 6 pazīmēm, kas raksturo cilvēku ar šauru domāšanu. Bērns teikt šauru pierīti. Cilvēku, kurš var izskatīties pārliecinoši skanēt skaļi, bet aiz visas šī skaļuma ir tikai tukšums. Stāsta autors ir Jevgeņijs Masājevs, psihiatrs, psihoterapeits. Jau ilgu laiku strādā attiecību psiholoģijas jomā, un šodien šajā stāstā viņš parādīs 6 pazīmes, pēc kurām var spriest, kā jums ir darīšana ar muļķi cilvēku. Ja šī tēma jums liekas interesanti, nu nospiediet to laiku. Ir jau feini, kad cilvēki atrod un cilvēkiem ir interesanti. Un tā, pirmā muļķu pazīme. Cilvēks strīdas par lietām, kurās viņš neko nesaprot. Nu, protams, viņš jau pats tā nedomā. Viņam liekas, ka viņš taču zina visu. Šāds cilvēks nav izlasījis nevienu grāmatu par psiholoģiju, bet viņam tik un tā ir savs viedoklis. Tas pats par fiziku, medicīnu. Viņš precīzi zina, kādā slimībā ko dzert un kā kas iedarbojas. Tas tāpēc, ka viņš neko nav lasījis. Atcerieties Daningena Krīgera efektu. Jo mazāk cilvēks saprot, jo vairāk viņam šķiet, ka saprast ir viegli. Kas tur sarežģīts raķetlido, jo apakšā, tajā astē viņam deg. Viss taču ir tik vienkārši. Gudrs cilvēks strīdā cenšas salīdzināt. Argumentus viņš piesauc, viņš atsaucas uz kādiem avotiem, viņš atsaucas uz kādu vai savu pieredzi. Viņš orientējas uz patiesību, nevis uz to procesu, domu apmaiņas procesu. Tepat nav runa par domu apmaiņu. Bet muļķim cilvēkam strīdā galvenais ir dzirdēt apstiprinājumu savai taisnībai. Gudrs cilvēks tiecas uz patiesību, izstāstīt, saprast, dzirdēt, kādas tās lietas ir. Bet muļķiem cilvēkam viņam galvenais dabūt apstiprinājumu. Tev jau taisnība bezmazo, jā. Ja ar viņu, ja viņam vienkārši piekritīsiet, viņš būs ļoti apmierināts. Un mēs te ar saviem cilvēkiem mācāmies, ka īstenībā tas arī baigi saprātīgi ir, ka tu redzi, ka viņš ir muļķis, ko tu tur, tā ir, kā tu saki, okei. Var pateikt, ka tev ir savs viedoklis, tev ir citādāks viedoklis, bet ja viņš saka, ka ir tā, tad tev nekāda iebilduma nav. Vienkārši netērēt laiku un enerģiju tur, kur nav jātērē. Otrā pazīme. Nespēja klausīties. Muļķis cilvēks neprot klausīties. Spējas jau visiem ir, bet ne visiem ir prasmes. Saruna ar šādu cilvēku izskatās tā. Tu kaut ko stāsti, padalies, apklusti, un viņš uzreiz sāk runāt par sevi. Jā, man jau... Un viņš sāk stāstīt to pašu, ko jūs teicāt. Šitā cilvēku šausmīgi daudz ir. Viņš sāk stāstīt to, ko jūs jau teicāt, tikai saviem vārdiem un atsaucoties uz sevi un savu pieredzi. Vai arī jūs sakāt kaut ko, un viņš atbild, jā, protams, un tad aiziet, ar kaut kas paralēls, viņš tur ieraudzīja jūsu stāstā kaut kādas asociācijas, un viņš attīsta jūsu domu tālāk. Tas nozīmē, ka viņš nesaprot, ka viņš neprot klausīties. Viņam ir sagatavotas kaut kādas viņa paša gudrības, viņa paša pieredze, viņam ir emocionāls impulss, viņš grib briesmīgi izteikties, viņš grib būt svarīgs, viņš grib būt pamanīts ar to, cik viņš ir gudrs, un viņš jūsos neklausās. Arī ārkārtīgi spilgta pazīme, ka cilvēks neprot klausīties. Viņam neinteresē tas, ko jūs sakāt, varbūt viņš nemaz arī nesaprot, tad viņam rodas kaut kādas asociācijas, kaut kāds emocionāls impulss reaģēt uz to, ko jūs sakāt. Trešā pazīme muļķa cilvēkam agresija, kad viņam nepiekrīt, nav jau tā, ka viņš skrien virsū un kaujās, bet tā runāšana var būt diezgan tāda agresīva, un arī nekur nav teicis, ka viņš lamājas, kaut tu tāds muļķis, tu neko nesaproti. Nē, ir daudz tādas smalkākas valodā ir iespējams daudz smalkākas nianses, pēc kurām mēs varam saprast, ka šis cilvēks uz mani izdara spiedienu. Tāpēc, ka viņš kaut kam nepiekrīt, ko viņš saka. Piemēram,
Ja viņš kaut ko saka, un jūs sakāt, nē, es tam nepiekrītu, viņš nekavējoties pāriet uz personīgiem apvainojumiem. Kā tu vari nezināt, kā tu vari nesaprast? Tu pats tāds muļķis, bet tu taču kā tu nesaproti? Kas tur ko nesaprast? Kā tu nevari? Kā labi tu nevari? Kas tev pa vainu, ja? Viņš uzbrūk. Citreiz ir tā, ka viņš, jo jūs vairāk stāstāt vienu kaut kādu, es nezinu, notikumu vai versiju vai domu kaut kādu vai pārdomu kaut kādu, jo viņš aktīvāk mēģina likt paralēli savējo. Man jau gan tā nav, es jau gan tur tā neesmu bijis. Nezinu, var jau būt, ka tev tā ir, bet man točni tā nav. Viņš ļoti stingri iezīmē šo robežu un mēģina pārcelt jūsu uzmanību uz savu stāstu. Kāpēc tā? Tas tāpēc, ka muļķis nesaprot atšķirību starp es nepiekrītu tavam teiktajam un es nepieņemu tevi kā cilvēku. Tur ir baigā atšķirība. Ja jūs nerunājat un ja jūsu sacītais nesakrīt ar to viedokli, ar to redzējumu, kāds ir muļķim, viņš pilnīgi noteikti jūs mēģinās kaut kādā veidā izlabot un pielabot. Pie tam ir baigi interesanti, ka tu redzi, ka cilvēks runā par to pašu, par ko tu runā, bet viņš izmanto citus vārdus, bet viņš pats to nesaprot. Jā, bet es taču teicu, es sapratu un tā, un viņš kaut ko viņš stāsta, un jūs saprotat, ka tas ir par to pašu, bet tikai citus vārdus, jo jūsējos viņš neuztvēra, arī tas ir tāds, agresīvs paņēmiens. Tāda agresīvos paņēmiens viņš diezgan daudz var redzēt sarunās, kad vienkārši jūs jūtat, ka nav vērts viņam teikt. Ja? Tāpat tās ģimenes attiecībās arī bieži vien gadās, kad dāmas konsultācijās saka, viņš mani nedzird. Un tas nozīmē, ka tur var būt pilnīgi cits skata punkts, un kuru otrs cilvēks uztver kā nepareizo. Bet tas ir tikai cits skata punkts. Nav runa par to, ka viens runā par cūku, otrs par svētdienu. Abi divi var runāt, 30 cilvēki runāt par vienu un to pašu, bet katrs var redzēt kaut kādu savu skatu punktu. Un viņa stāsts būs citādāks, kaut gan visi runās par vienu un to pašu fenomenu. Tas ir apbrīnojams, skatoties tagad, teiksim, ties pašās ezoteriskajās lietās, ja. Katrs cilvēks pasniedz to savu sakāmo kaut kādā citādā veidā, bet viņi visi 10, 20, 30, 40, 50, 100 cilvēku meistari, kaut kādā jomā tur garīgās prakses un lietas apgūš, viņi visi runā par vienu un to pašu. Visi. Un cilvēks, kurš nejūt, viņš neredz aiz vārtiem to fenomenu, par ko ir runa, jo viņam tā ir nepazīstama vide, nepazīstama pasaule, nepazīstama telpa, par ko runā. Un viņš tos meistarus maina, ja viens meistars runā tādā terminoloģijā, otrs tādā, trešais citādā, un cilvēkam ir sajūta, ka viņš uzzina kaut ko jaunu, bet viņš neuzzina neko jaunu, viņš uzzina vienkārši citu skatu punktu par to pašu. Tas arī tāds baigi interesanti ir. Un cilvēki, ja kādam jūs norādīsiet, ka tas tā ir, ja, ka tu skaties uz to pašu, par ko es runāju, ja tikai citos vārdos, cilvēks nesaprot, un arī, muļķis, ja viņš izvēlēsies, ja viņš būs sajūties, ka jūs runājat kaut ko vienu, un viņš tā lāga nesaprot un paliek agresīvs, tad pilnīgi noteikti viņš būs jūsu sakāmo uztvērs personīgi. Runa būs nevis par to, ko jūs teicāt un kā jūs teicāt, bet runa būs par to, kā šis muļķis to uztvēra. Tad arī kaut kas, ko der pavērot. Jo tad, kad ir kādi momenti, ja, kad saskarsmē ar kolēģiem, ar priekšniekiem, ar kaimiņiem, ir citreiz tādi cilvēki, ar kuriem grūti parunāties, tad var gadīties, ka viņi ir muļķi, nevis intuitīvi, ja, bet jūs varat atrast pazīmes, ka viņi ir muļķi. Viņi vienkārši to neuztver, bet var gadīties, ka jūs pats neuztverat. Var gadīties, ka jūs pats neuztverat, jo muļķiem apkārt ir muļķi, un ja es pati kaut ko lāga nesaprotu, ja, tad man apkārt ir muļķi daudz, kuri neko nesaprot, un ar kuriem runāt ir grūti, jo viņi neko nesaprot. Tā kā tā ir, komunikācija vispār ir tāda baigi interesanta lieta, jo komunikācija notiek tas ir tāds daudzslāņains process, un arī daudzdimensionāls, ja tur dažādas tie kritēriji un dažādas īpašības.
Bet, pēc izjūtas mēs varam orientēties, ja man ir sajūta, ka man pretī ir muļķis. Un tad jūs varat pārliecināties pēc šīm dažām pazīmēm, pēc šīm 6 pazīmēm, jūs varat pārliecināties, vai tas otrs cilvēks ir muļķis, vai varbūt tās, ja otrā cilvēkā jūs šīs īpašības neredzat, tad var gadīties, ka jums pašam ir kaut kādas neskaidrības kaut kādai tēmā. 4. īpašība muļķim - nicinājums pret tiem, kur ir gudrāki. Ja muļķis pamana, ka kāds viņa tūmā ir gudrāks, viņam uzreiz uz sitienu viņš ļoti, tā strauji reaģē emocionāli, jāatrod kaut kāds attaisnojums, kaut kāds izskaidrojums. Jā, viņam jau vecāki palīdzēja tikt augstskolā. Ko viņš jau nav, vai te viņš tur ir bijis, vai te viņš tur ir redzējis. Jā, tu vari gudri runāt, tev viss dzīvē ir skaisti sakārtojies, bet man... Ja? Viņai jau tas vīrs strādā, ko tad jau viņa tā var šitā sludināt. Ja? Daudz dažādas tādas, nevar teikt, ka negatīvas piezīmes, bet tādas piezīmes, kas samazina jūsu stāstītā, jūsu teiktā vērtību. Gudrs cilvēks saprot, gudrs cilvēks dzirdot kaut ko neparastu, kaut ko interesantu, tādu, ko viņš nav dzirdējis, viņš jūt cieņu un interesi. Ja viņš jūt, ka nav interesanti, viņš vismaz ciena to cita cilvēka viedokli, viņš ļauj viņam pastāstīt, ja viņš, māja ar galvu, dod šo pozitīvu atgrieznisku saiti, jā, tā ir, un viss ir kārtībā, bet viņš neiejaucas. Un viņš nekomentē, viņš arī par to nedomā bieži vien, ja, cilvēks pateica savu redzējumu, ļoti labi, viss ir kārtībā, bet gudram cilvēkam arī patīk dzirdēt kaut ko no savu viedokļu atšķirīgu, muļķis nē, muļķis necieš, noteikti nē. Muļķis cilvēks dzirdot tādu gudrāku cilvēku runu jūt iekšēju tukšumu, viņš jūt savu nepilnvērtību, un tieši tāpēc viņš arī cenšas, samazināt šī, cita cilvēka runāšanas domas, uzskatu vērtību. Viņš jau, ko tu tur jau neko nevar saprast, ko tu viņš tur stāsta kaut ko, bet tu jau nevar saprast neviens, pēc kam tas viss ir vajadzīgs, tas taču nav vajadzīgs. Viņš taču visu tur, viņš tur pagulēja, padomāja, paskatījās debesīs, pašķirstīja bībeli un tagad baigi gudri runāja. Daudz tādu dažādu izteicienu, bet paskatieties, visticamāk, ka jums ir darīšana ar muļķi. 5. īpašība muļķim nespēja atzīt kļūdas, protams, savējās. Cilvēkiem ar izteikti šauru domāšanu ir raksturīgi tas, ka viņi jebkuru savu rīcību pielīdzina savas personības kvalitātei. Ja šāds cilvēks, ja kāds cilvēks nokavē tikšanos un, pamana, ka, citi uz viņu skatās ar neizpratni, viņš uzreiz, tā kaut kur dziļi sirdī padomā, ka, viņi laikam padomās, ka viņi redz, ka es nokavēju, viņi, tā kā, viņi ievēroja, viņi pamanīja, un tad uzreiz ir tāds, jā, bet tā bija no stāstrēguma, apstākļi neļauj, man nepiezvanīja, man nebrīdināja. Cilvēks jūtoties nedrošs, viņš nevar atzīt, jā, atvainojiet, es nokavēju, viņš nevar to tā skaidri pateikt. Jā, piedošana, es laikam pārpratu. Tu teici tā, bet es laikam pārpratu, varbūt, ka es nesapratu. Pasaki vēlreiz. Viņš nevar pateikt, atzīt to, ka viņam kaut kāds misēklis ir gadījies. Viņš pilnīgi noteikti mēģinās atrast, skaidros kaut ko. Tādas runas, cilvēku runas diezgan bieži var dzirdēt, ka ir sajūta, ka viņš par kaut ko attaisnojas. Es dažreiz saku, nevajag jau attaisnoties, ir tā kā ir, un tev nevajag man skaidrot, kas tur bija, un kas tur nebija, un kāpēc bija, un kāpēc nebija. Bet citreiz rīktīgi labi var just, ka cilvēkam ir tāda spriedze iekšā, viņš runā vārdos it kā viss ir pareizi, ka man neviens nepazvanīja un nepabrīdināja, un ko tagad darīsim, un kā tas tā varēja būt, un cilvēks pārnes visu to sakāmā uz kaut kādu tur, visu to domu un uzmanību viņš pārnes uz to misēkli, pie kura viņš nepričum. Bērnu šito te baigi bieži izmanto. Un tas, ka cilvēks atzīst savus kļūdas, viņi nepadara viņu par sliktu cilvēku, jo kļūdas, gadīties var aizmirst un nejauši saplīsa vai nedzirdēja vai pārteicos, viss kaut kas jau var būt, bet cilvēkam ar ļoti šauru domāšanu, jebkura kļūda ir, bezmaz vai trauma, ko viņš nevar paciest, nevar izturēt. Tāpēc viņš cenšas pārcelt atbildību uz kādiem citiem cilvēkiem, uz kādiem apstākļiem.
Un viņš var runāt tik ilgi, līdz kamēr viņš pats sevi, tā kā attaisno pats savās acīs, ja, ka viņš, tur vairs nepričom, ja viņš tur neko nav noziedzies, ja tāpēc, ka sanāca tā un tā. Ja redzat tādu cilvēku, kurš nekad nekļūdās, kurš nekad nevar pateikt, ka, viņš tur vai atzīt, vai, teiksim, vienkārši paklusēt, ja viņš ir kļūdījies, tad tā ir pilnīgi noteikti šauras domāšanas, muļķi cilvēku pazīme. Sastā muļķa cilvēka pazīme ir tas, ka viņam ir virspusēji spriedumi un melnbaltā domāšana. Tad, kad viss tiek samazināts un saīsināts, viss, ko viņš ir dzirdējis, vai jūs, ko esat stāstījis, vai, ka par kādu notikumu muļķis izsakās, vai par kaut kādu domu, tad viņš visu, saīsina līdz stereotipiem, pārspīlējumiem un vispārinājumiem. Jā, visi bagātie jau ir tādi, kur tad viņi to naudu dabūja? Viņi jau visi ir vienādi. Visas viņas ir, ja, un viņi tāpat ir visi, kurš to nezina. Jā, tie, kas dzīvo tur aiz upes, tie kolhoznieki, tie muļķi ir. Visi vīrieši jau ir tādi, ja, viņam tikai parāda brunci, un viņš jau gultā kaut kur, viņš jau grābi, jau ķer un grābi. Visas sievietes ir, tādas, jā. Visi ārsti, un viņi jau neviens neko nesaprot. Ja, šādi, vispārinājumi, viņam cilvēkam ir darīšana ar vienu kaut kādu cilvēku, notikumu, vienu kaut kādu epizodi, bet viņš nevarēdam šo epizodi, šo stāstu saprast, viņš uzreiz vienkārši pasaka tādu kopsacinājumu par to, ko jūs stāstījāt vai viņam rādījāt. Un kas tad to nezina? Tur jau tas jau ir tas un tas, un ko tu tur. Šādā pasaules skatījumā cilvēkam vienkārši ir vieglāk dzīvot, ja viņam nevajag saspringt par to, ka viņš tur kaut ko nezina, kaut ko nesaprot. Viņam ir gatavs viedoklis par visu. Un nekas tad nav jādomā, kas ir labs, kas ir slikts, kas vērtīgs, kas nav vērtīgs, ko mīl, ko nemīl, kam pievērst uzmanību, kam nepievērst. Viņš nešķiro, viņam nav izšķirt spēja. Arī tad, kad cilvēkam attiecībās, ja gadās kaut kādas sadursmes, viņam ir standarta reakcija, standarta atbildes vien un tās pats, kaut gan situācija no situācijas var atšķirties. Ļoti stipri var atšķirties. Piemēram, kāds bērns neieradās laicīgi mājās, tur visādas situācijas var būt. Tad cilvēkam uzreiz, ja viņam ir viena reakcija, neatnāc mājās laikā. Bet apstākļi var būt ļoti dažādi. Tas neinteresē. Tas tāpatās, muļķiem vienmēr viss ir skaidrs. Un pie tam viņam ir tās viņa domas ir ļoti kategoriskas. Pie tam melnbaltas, vai tas ir kaut kas labs, vai tas ir kaut kas slikts. Ja tiksim palasiet sociālos tīklus, tur jūs redzēsiet. Tur šādu te spriedumu, vai par kaut ko, vai tā krasi pret kaut ko, vai arī tādi standarta veida kaut kādi vērtējumi, spriedumi, ja, ļoti daudz, ļoti daudz. Cilvēkam vienkārši reakcija uz kaut kādu notikumu ir emocionāla kaut kāda reakcija, un viņš šo emocionālo reakciju ietērpi kaut kādos standartizētās frāzēs, un viņš viņu vienkārši izmet. Ja viņam neinteresē, vai kāds izlasīja to komentāru, vai kāds pateica, pat, kad lasīju, kāds bija izteicis kāds cilvēks Facebookā pirms kaut kāda laika bija. Es neatceros kādam no politiķiem vai Domburam, es nezinu, kam viņš tur bija izteicis tādu, cilvēks, kurš Facebookā visu laiku varbūt arī nesēd, varbūt viņam ir Facebookā lapa, bet kaut kāda augstāka amatpersona. Viņš bija izteicis jautājumu, ja, lai pasaka, ko nozīmē vēlēt. Un tagad pagājis kaut kāds laiks, un cilvēks ieraksta komentāru, bet redz, tas tur persona X viņam neatbildēja. Vispār kaut kāds sviests. Nē, ja tu runā acis pret acis, tad tā jā, bet caur sociālo tīklu, vēl jau vairāk caur Facebook, tas ir vispār kaut kāds sviests, jā. Un tādi jau tie mūsu tautieši te ir, jā, tādi jau mums tā valdība ir, visi jau viņi te ir. Tīri muļķi, jā, pilnīgi muļķi, kad cilvēkam ir šauri pierīt. Lūk, šāda cilvēka, neizpratnē, te nav runa par zināšanu trūkumu, drīzāk runa ir par neinteresēšanos, ka cilvēks arī negrib neko zināt, un viņš neko nevēlas zināt, viņam ir, tāpēc viņš novelk tādu krasu, emocionālu, kategorisku robežu, tas ir tas, jā, un viņš nekādā, jo ja viņš iesaistītos diskusijās, tad pilnīgi noteikti viņš būtu uzbrukošajā pozīcijā, viņš mēģinātu otru cilvēku kaut kā pazemināt, un tādā veidā pārstrādāt savas agresīvās emocijas. Nebūtu tā, ka viņš klausās, ja viņš ieklausās tavā viedoklī, un tad viņš atbild ar savu viedokli, viņš to nosauks visticamāk par diskusiju,
Bet viņš nemācēs diskutēt. Viņš izmantos visas šīs standarta frāzes, viņš mēģinās jūs ar jautājumiem iedzīt kaut kādā stūrī, bet savu viedokli viņš nepateiks. Un ja viņš arī pateiks kā savu viedokli, tad tas būs standartizēts un kategorisks melnbalts kaut kas. Jā, vajag interesanti. Un te nav runa tikai par to, par muļķiem runājot kopumā, nav runa tikai par to, ka bērnībā cilvēks nav ieguvis kaut kādu vispirms jau emocionālo inteliģenci un arī kaut kādu intelektu, kaut kādas komunikācijas prasmes saskarsmē ar vecākiem vai skolotājiem. Ar šādiem cilvēkiem ir ļoti, šādiem muļķiem, kuriem ar komunikāciju ir grūti, ar viņiem ir ļoti maz runāts, un manuprāt, viņiem ir ļoti šaura pieredze. It īpaši pieredze miedarbībā ar dabu, kur vārdi vispār nav vajadzīgi, kur cilvēks ir klusumā pats ar sevi, un viņā veidojas emocionālās inteliģences pamats, ka viņš pamana, ka ir kaut kādas izjūtas, ir tādas izjūtas, ir šitādas izjūtas, un tad uz to bāzes viņam veidojas komunikācija. Dažreiz runa ir par to, ka cilvēks piedzīvojas bērnībā kaut kādas traumas, un viņam ir nobremzējusies vēlme komunicēt, Viņam ir emocionāla kaut kāda dziļa trauma, un viņa komunikācijas prasmes nav attīstījušās. Nav runa par to, ka spējas nav, bet viņam vienkārši nav attīstījušās, jo nevienam jau arī varbūt ģimenē nemaz arī vai skolā jau nav bijis interesanti jautāt pēc bērnu viedokļu. Jūs baigi bieži jautājat, ko tu gribi, kā tu jūties, ko tu domā par to. Mēs jau tāpat visu zinām, vai ne? Tāpēc bērnu izpratnē varētu gadīties, ka mēs izskatāmies pēc muļķiem, jo mēs esam kategoriski un tādi standartizēti prognozējam savās reakcijās uz kaut ko. Jā, un psiholoģiskās, bet dažreiz atkal ir otrādi, cilvēkam ir bērnībā gadījušās ļoti nopietnas psiholoģiskas traumas, un tas ir devis cilvēkam ļoti spēcīgu impulsu, lai traumi pārvarētu, viņš cenšas kontrolēt situāciju, viņš cenšas izzināt, izprast, viņam attīstās intuīcija, viņam attīstās novērošanas spējas, viņš iemācās nolasīt citu cilvēku emocijas, viņš iemācās dažādus vārdiskās formulas, kā uz kuru cilvēku rēģēt. Citreiz varbūt arī tā. Ja tā kā tas, ka bērnībā ir emocionāla trauma, kaut kā nepietiekamība vai pieteikamība, to tā nevar prognozēt, ka bērns izaugs muļķis vai briesmīgi gudrs. Tāpēc parasti muļķis cilvēks, tam es vienmēr esmu skatījusies uz cilvēkiem ne tik daudz kā gudriem vai muļķiem, cik uz to, ka laimīgs vai nelaimīgs. Nelaimīgs cilvēks nevar būt īpaši gudrs. Viņš nevar emocionālās traumas, un visas tās savas sāpes saturēšana liedz viņam izzināt pasauli. Viņš ir kaut kādā ziņā nepilnvērtīgs, viņš jūtas nedroši, nepārliecināts par sevi, tāpēc viņš krampējas pie kaut kādām standarta situācijām, standarta komunikācijas modeļiem, un viņš negrib, viņš ne tikai nemāka, bet viņš arī negrib, viņš izvairās no tādām neprognozējām situācijām arī komunikācijā. Bet, vai tas ir slikti? Nē, kāpēc? Vienkārši ir cilvēki tādi, kādi viņi ir. Un arī, šeit ir jautājums varbūt ar lielu daļu cilvēku šie muļķi nekomunicē, bet ar kādiem viņiem ir interesanti, kāpēc ne? Tā arī var būt. Varbūt tas, ka viņš uz tā otra cilvēku fona nemaz tik muļķis nav. Jo muļķība, tas ir tāds relatīvs jēdziens. Tas, kas vienam ir muļķis, otram cilvēkam var nemaz arī nebūt muļķis. Ja jums gadījumā nākas ar šādiem cilvēkiem saskarties vai darbā, vai tuvajās attiecībās vai ģimenē, var arī vienkārši pavērot. Ja jums ir sāpīgi, komunicēt grūti ar kādu cilvēku komunicēt, jums rodas tāda sajūta, ka viņš pret jums kaut kādā veidā ne tā izturas. Patestējiet šo cilvēku pēc šīm dažām pazīmēm, Un jūs iegūsiet kaut kādu vispārīgu pirmām kārtām jūs iegūsiet, ka nebūs aizvainojumu. Un otram kārtām jūs iegūsiet kaut kādu tādu objektīvāku, iedzīgāku, racionālāku priekšstatu par cilvēku, ar ko jums ir darīšana. Un var gadīties, ka jūs sapratīsiet, ka jūs pats kaut ko nesaprotat,
var gadīties, ja, kad cilvēks varbūt tiešām runā, tur visādas lietas, ja, par kurām jūs neesat informēts, un tad tā vietā, lai sajustu pats savu kaut kādu zināšanu nepietiekamību, ja jums varbūt kaut kādā veidā gribas novilkt to robežu, ja, un iezīmēt viņu kā muļķi. Bet tas jau nekas nav, tā jau nav nekāda mirstam vaina, jūs vienkārši atklājat kaut ko pats par sevi. Jo tā jau tās cilvēku attiecības ir veidotas pēc spoguļu principa, priekš tam jau mēs viens otram esam doti. Tāpēc muļķim būt nevienmēr ir slikti, un ar muļķi runāt nevienmēr ir neinteresanti. Vai nepatīkam? Jā.